Sveiki, mīļie, visā plašajā pasaulē. Sveiki, Aira, diena no Evas, no Saulēnās Turcijas. Sveicieni visiem, gan Latvijā, gan visur, kur nu jūs katrs mums esat. Prieks atkal būt kopā ar jums, un kā jau jūs zinat, ja mēs ar Mairu, tad atkal ir kaut kas tapis. Un, protams, tapis ir neviens cits, kā atkal viens jauns 21 dienu izaicinājums. Un šoreiz šis izaicinājums būs ļoti, ļoti citādāks, manuprāt, citādāks, jo mēs runāsim par redzi, jeb darbosimies ar redzi. Un varbūt tas nav tā, kā mums liekas, nu jā, nu redzes vingrojumi, jā, viņi jau ir jādara, es jau viņus zinu, bet es viņus nedaru. Šoreiz šeit, protams, visam tam būs daudz kas cits un daudz kas savādāks klāt, jo sakārtot redzi, tas nav tikai šis te fiziskās redzes sakārtošana, tas ir arī mūsu doma, mūsu sajūta, mūsu redzējuma sakārtošana, un tas ir daudz dziļāk un daudz filozofiskāk nekā vienkārši fiziskas redzes uzlabošanas vingrinājumus veikt. Un šajā izaicinājumā Maira jums piedāvās dažādas veidus, moduļus vai instrumentus, kā mēs varam katrs sakārtot savu redzi un kāds ir tas apakšnodoms tam visam. Es tad uzreiz lūkšu Mairiņai pastāstīt par to, kas tad ir šajā izaicinājumā un kas ir tas, ko tev nozīmē šis jēdziens, es gribu redzēt. Jā, jā, sveiki visiem. Un mēs esam, jā, tiešām atkal klāt ar nākamo izaicinājumu. Un es gribu tā kā lūgt visiem tiem, kam liekas, ka nu viņi jau ir pa daudz, mēģināt palaist vaļā cenšanos visu izdarīt pareizi, labi, perfekti un tā tālāk. Un sajust, ka, kā man tas sajūtās rādās, ka tas var kļūt par dzīvesveidu. Mhm. Un tā mums, man liekas, ir sanācis. Un droši vien kaut kur augšā to gribēja, sākot jau ar pirmo ideju, un izskatās, ka tas tā strādā. Un ļaujamies šai sajūtai, ka jā, 21 diena nav par to, ka es ar sakostiem zobiem izturēšu. Ja, kad es ļaujos plūdumam, un tagad visums man piedāvā šo plūdumu ar tādu skatu uz priekšu, ja, un pēc tam būs kāds cits skats uz priekšu. Rekā, skats jau parādās. Jo šis izaicinājums atnāca atkal tā kā iespraucās starp daudzām citām idejām par to, kas varētu būt izaicinājumā. Jo, manuprāt, viņš šobrīd ir ļoti būtisks saprast, ka redze ir būtiska funkcija mūsu sadarbībā, mūsu kontaktā ar pasauli. Un 80% informācijas mēs uztveram caur acīm, informāciju par apkārtējo pasauli. Un mēs neesam tikai mūsu fiziskā redze. Un vispār tas ir ļoti interesants, jā, vispār kā mēs redzam, kad mēs to sākam saprast, kļūst arvien interesantāk. Un kad mēs sākam saprast, kā mūsu programmas un prāts un uzskati un pārliecības pielabo to, ko mēs redzam, tad mēs varbūt varam sākt izveidot redzējumu par savu spēju redzēt, kā par to, ka mēs izvēlamies fragmentus. Es to gribu redzēt, un to es aizklāju ciet, un to es gribu redzēt, un to es aizklāju ciet. Un tādā veidā caur redzi mēs iegūstam nepilnvērtīgu priekšstatu par to, kas ir pasaule un kāda viņa ir patiesībā. Un interesantākais ir tas, ka ikvienam no cilvēkiem, pajautājot par kaut kādu, izvest viņu cauri kaut kam un pajautāt, kas ir tas, ko viņš redzēja, visdrīzāk katrs pateiks kaut ko citu, kāpēc tā. Tas ir vērts, tas ir tā vērts, lai par to padomātu un sajustu, kā mēs izvēlamies veidot savu pasauli caur redzi, un ikvienam no mums liekas, ka viņa ir pilnīga un sapratne par to, ka tā nav pilnīga, un mans nodoms, es gribu piedzīvot dzīvi visā pilnībā, viņu redzot, atveroties viņai, var ļoti daudz ko mainīt.
Un tas vairs nebūs tikai par redzi, tas būs par daudz ko citu, visās dimensijās, kurās es piedzīvoju sevi. Nu tā, jauks, interesants piedzīvojums, par kuru es iespējams daļu nezinu, ko man teiks, kā mani vadīs, ko jūs tā rezultātā iegūsiet. Jā, man liekas, ka tāda ļoti, ļoti tāds pasākums, kas kurā var sagaidīt daudz dažādas atklāsmes. Nu, Jā, attiecībā gan uz to, kā tas strādā, kas strādā, kā es to saprotu, kā tas viss uz mani reaģē. Un īstenībā ļoti interesanti, tā kā mīļi gaidīti. Izaicinājums sākās 21. aprīlī un iet līdz 11. maijam, bet mums ievada nodarbība, ko tad mēs visu par to visu sīkāk pastāstīsim, jums ir 15. aprīlis otrdiena, tā kā mīļi gaidīti un dodamies atkal piedzīvot. Un man ļoti patikās tas, ko tu teici pašā sākumā par to, ka šie 21 dienu izaicinājumi, kas mums jau, nu jau, man liekas, ir 11, 12, man liekas, vai 13 jau, kad tās lietas, ko mēs esam apguvuši, viņi jau ir kā mūsu ikdienas rutīna, kā dzīvesveids. Un it kā no tādiem maziem posmiņiem saliekās vesela skaista bilde, un mēs savu dzīvi pilnvērtīgi piedzīvojam ar gan veselības jomā, gan visādās citādās jomās, un tas ir fantastiski īstenībā. jā, Jā, jā. nu tad tiekamies. Tiekamies, tiekamies. Tiekamies Un, mēs lai forši. 15. un visur, kur citur, un esiet mīļi gaidīti, un tiešām nākat un piedzīvot. Piedzīvosim kopā mēs šo izaicinājumu. Lai jums jauki viss. Atā. Atā.